Beltāja nakts, Alburģija nakts. Šī ir nakts, kad mostas zeme, zeme jau ir pamodusies, māte zeme, zeme, no kuras mēs nākam, uz kur mēs arī aizejam. Kad zeme mostas, tad zeme dod auglību, lai viss dzīvais varētu augt, dzīvot, vairoties. Zeme savienojās ar visu dievišķo, ar Dievu, kas ir ūdens, zeme, koki, viss, kas mums ir apkārt, ko mēs redzam, ko mēs jūtam, daba, puķīte, zālīte. Un šajā naktī katra sieviete kļūst par dievieti, tāpēc, ka sieviete ir auglības nesēja. Protams, arī vīrieši mums pievienoties var un pievienojās, lai veikt auglības rituālus tādus, lai ir uz veiksmi, uz dziedināšanos, gan uz laimi, uz prieku, uz saticību, uz mīlestību. Viss, kas ir uz auglību vērsts, lai notiek tā. Un katra sieviete šajā naktī nav svarīgi, kam viņa tic, kam viņa netic. Viņai ir maģisks spējas, tātad esiet prātīgi ar domām, jo, ja netic nekam, un ja izteiks kādu, nevisai labu domu, tad tā arī var piepildīties vai nes neveiksmi. Tā kā tāda ir šī maģiskā burvīgā nakts, kas ir tikai reizi gadā. Tikai reizi gadā šīs enerģijas mēs varam saņemt. Un šajā naktī mēs arī, un šajā rītā un dienā mēs varam arī tā kā restartēties, moderni izsakoties, aizmirst, piedot pārdarījumus. Tā kā, vienmēr sakot, ja esam kaut ko sadarījuši slikti, tāda māte zeme dod to iespēju, labi, viss es negribu dzirdēt, kā bija, tā bija, bet mēģini vēlreiz, tev ir vēlreiz dot iespēju. Un labot, pārtaisīt kaut ko, pilnveidot, realizēt. Ne vēlreiz, bet tagad. Jā, tagad tūlīt. Un, protams, ka zeme ir kā tāds, zemes stihija ir tāds kā zīmoks, kurš uzliks jūsu kādam plānam, lai notiek. Un tādēļ mēs svinām šo te dienu, priecāsimies, nevis skumsim, jo prieks tā ir enerģija, gaišā enerģija, baltā enerģija. Tas ir tieši tas, par ko daudz uztraucās. Ar kādu maģiju, jā, ar kādu maģiju tu nodarbojies, melno vai balto? Lūk, domājiet, gaišas domas, balts, būs jums balta maģija. Jūs maģijā vienkārši esat tādi, kādi jūs esat. Ja jūs darīsiet melnas lietas, jūs būsiet melni un slikti. Tā kā vajadzīgs ir gan balts, gan melns, balans, līdzsvars ir vajadzīgs. Te es redzēju, kā gariņā mums... Padzina man nostāk. Jā. Padzina man nostāk no ragans ugunskura. Jā, tas ir mans ragans ugunskuriņš, un šodien es veikšu rituālu kopā ar Andri, ar savu mīļoto vīru, lai stiprinātu mīlestību, atjaunot to, kas ir bijis sabojāts. Man tāpat, ka visiem visādīgi ir pa kalniem un lejām. Mans ceļš ir likumots, jo tas ir mans ceļš, mūsu ceļš. Neko es nenožēloju, kā ir bijis, bet es esmu pateicīga spēkiem par to, ka es varu elpot, varu redzēt, varu dzirdēt, varu runāt, staigāt pa šo skaisto zemi. Un
vēl un vēl atjaunot, stiprināt, pat nepareizi atjaunot mīlestības saites, lai notiek tā. Un mana jaunā bunga ir gatava, un šodien mēs abi divi bungosim. Un es domāju, ka sanāks tāds maģisks, tāds kā portāls starp divām bungām, vīrišķo, sievišķo, yin-yang enerģijām. Es domāju, ka viss izdosies. Nu ko, ņemam bungu, jo pēc tam būs raganas dejas. Es dejošu noteikti. Es noteikti dejošu. Un varbūt, kā Jāntris atļaus, tad zem mūsu nofilmētā būs saite tieši tai dziesmai, pie kuras es dejoju. Jo, YouTube'ā nevar rādīt, atskaņot citus mūzikas darbus bez atļaujas un maksas. Ja, kur ir mūsu bunga?